Labdien! Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā, kā notiekošais tur ietekmē notikumus šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur. Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzenamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu. Mēs skaidrojam, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti! Šis ir Latvijas radio raidieraksta drošinātājs, 43. izlaidums, ar jums kopā Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks. Čau, Tāli! Sveiks, Dīvu! Sveiki, raidieraksta drošinātājs klausītāji! Un kā mums rakstīja vēstulē klausītāji, tad viņi ir noklausījusies visas mūsu epizodes, un viņai ir ļoti žēl, ka to ir tik daudz. Es sākumā samulsu, bet tad Dīvs atgādināja, ka mēs taču paši visu laiku sakām, ka mēs esam varbūt vienīgais podcasts pasaulē, kurš cer, ka pēc iespējas agrāk beigsies līdz ar kara beigām Ukrainā. Tā kā paldies, ka klausāties, mēs to jūtam, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs nenogurstam ne stāstīt, ne klausīties, un pēc tam kaut ko arī rēģēt un darīt. Mēs ejam iekšā 43. epizodē. Dīvi, tev ir stāsts par šīs epizodes lielo interviju. Jā, mēs 43. epizodē izplašam spārnus un, var teikt, pirmo reizi sadarbojamies ar ukraiņu kolēģiem, kuri ir veikuši tādu interesantu projektu. Viņi ir ierakstījuši 5 interviju sēriju ar bērniem un jauniešiem Ukrainā, kuri piedzīvojuši kara šausmas un piefiksējuši savus pārdzīvojumus dienas grāmatās. Gan rakstiskās, gan zīmējuma formātā, gan video formātā. Tad šoreiz mēs piedāvāsim sarunas ar 2 no viņiem. Ar puisi un meiteni par viņu dzīvi okupētajā Mariupolē un izkļūšanu no tās. Jā, gaidām šo mūsu raidieraksta sadaļu. Es varu teikt, ka mums ir bijušas sarunas par bērniem, gan par Krievijas nolaupītajiem ukraiņu bērniem, gan par to, kā bērni ikdienā dodas uz bumbu patvērtnēm, ko viņi tur dara un kā viņiem vispār skolas gaitas rit. Tā kā šis būs jauns leņķis, ka runās paši jaunieši un bērni par to, kā viņi redz karu, nevis kā pieaugušie redz viņu dzīvi. Ļoti vērtīgs ieskats un leņķis šis būs, bet par daudz ko šonedēļ mums gribējās un vajadzētu iztaujāt Kristīnu Bērziņu, mūsu eksperti, jo notikumi, kuri ir gan pašā Ukrainā, gan ap Ukrainu. Jā, un šajā nedēļā iekrita tā, ka Tālim bija jārunā ar Kristīnu, un godīgi sakot, es jūs abus šajā nedēļā neapskaudu, jo runāt par ko un izvēlēties, ko tieši pārunāt, bija ļoti daudz. Jā, tik tiešām bija diezgan grūti pēc baisajiem, jāsaka tā, notikumiem Izrēlā, kur joprojām turpinās. Faktiski tie jautājumi par to, kāda šobrīd valda situācija starptautiskajā vidē, kā tas ietekmē Ukrainu, ir daudz un dažādi no visādiem leņķiem. Mēs par to tūdaļ ar Kristīnu Bērziņu tad arī runāsim plašāk, bet par visu mēs noteikti nepagūsim. Tas, uz ko mēs vērsīsim savu jautājošo skatienu, būs gan par to, kādas nepārāk patīkamas pārmaiņas mūsu reģionā, tā skaitā Latvijai, var nest Polijā šonedēļ notiekošās parlamenta vēlēšanas. Tāpat arī par to, kāpēc pretēji bažām dažādām var teikt, ka notiekošais Izrēlā varētu pat veicināt ASV finansiālo un militāro atbalstu Ukrainai, bet sāksim mēs ar vienu tematu, kur tā kopumā jāpaskatās uz to situāciju, un to ļoti labi ir izdarījis Voldimirs Zelenskis, un mēs Kristīnai arī vaicāsim, kāpēc viņš pēc Hamas teroristu tāda pēkšņā uzbrukuma Izrēlai brīdina, ka šobrīd notiekošais ir lielāki draudi nekā pasaule to apzinās, un kāpēc tieši Ukrainai ir svarīgi vispār uz ko tādu norādīt. Ko tad klausāmies? Kristīna Bērziņa Vašingtonā un Tālis Eipurs Rīgā. Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki! Kopš pagājušās nedēļas pasaule piedzīvojusi jaunu satricinājumu, un tā drošības sajūta pasaulē par vēl vienu soli mazāk ir kļuvusi. Sēsdien no Gazas sektora Izrēlā kopā ar nebijuši intensīvām raķešu apšaudēm ļoti agresīvi iebruka palestīniešu
kaujinieki no teroristu organizācijas Hamas, nogalināti ir simtiem civiliedzīvotāju. Izraela pāris dienu laikā jau ir atbildējusi ar reālu karu sākšanu, un ļoti iespējams situācija mūsu sarunas laikā jau ir vēl būtiski attīstījusies, bet mums, protams, visvairāk interesē ir, kā tas attiecas uz karu Ukrainā. Daudz, kur izskan tādi secinājumi, apgalvojumi, kas tad stāvais Hamas, un tiek saukti gan Irāna, gan Krievija, un te mums ir arī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska pirmdien sacītais par Krievijas lomu, viņš tādu plašāku kontekstu iezīmē. Mums ir skaidri dati, ka Krievija ir ieinteresēta kūdīt karu tuvajos austrumos, lai jauns ciešanu avots grautu globālo vienotību un veicinātu šķelšanos, palīdzot Krievijai iznīcināt brīvību Eiropā. Redzam, kā ņirgājas Krievu propagandisti un kā Maskavas draugi Irānā atklāti palīdz tiem, kas uzbruk Izrēlai. Šeit draudi ir daudz lielāki nekā pasaule apzinās. Pagātnē pasaules karus izraisīja tieši vietējās agresijas. Mēs zinām, kā šiem draudiem pretoties. Mēs jau esam sagatavojuši nepieciešamās darbības. Un mūsu galvenais mērķis ir iestāties par maksimālu globālo vienotību. Zelenskim tā vienotība, es domāju, ir ļoti izšķiroša un Ukrainai, bet ko viņš šādi vēlas pateikt? Kādas Ukraiņiem ir bažas un kā viņi vēlētos, lai tā pārējā demokrātiskā pasaule šajā situācijā rīkojas? Ukrainai ārkārtīgi svarīgi tas, lai visa demokrātiskā pasaule, bet arī plašākā atbalstītu tiesiskumu, vai iespēju valstīm atkarot savu teritoriju un aizstāvēties. Un tikpat, cik Ukrainai ir tiesības sevi aizstāvēt, tad šobrīd arī Izraēlu izmanto iespēju sevi aizstāvēt. Un Zelenskim ir svarīgi parādīt to, ka pasaule nav miera stāvoklī, ka nevis uzlabojās globālā situācija, bet pasliktinās, un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka ir bijis un jūtams nogurums visās valstīs attiecībā uz karu Ukrainā, bet principā attiecībā uz karu. Cik ilgi var karot, cik ilgi var atbalstīt, un vai nevarētu lūdzu atgriezties kaut kādā normālā pirmskara stāvoklī, kur visi dzīvoja mierīgi, varēja nodarboties ar tirdzniecību, pelnīt, varēja ceļot, un vai tik nebija labi. Bet tā vietā mēs redzam, ka plosās karš ne tikai Ukrainā, bet šobrīd arī Izrēlā. Un ka tie, kuriem uzbrūk, nav tikai karavīri. Karš nenotiek tikai kaut kādā frontes līnijā, bet arī pret parastajiem pilsoņiem tiek veikti brutāli un drausmīgi uzbrukumi. Un tas notiek viss kaut kur. Kāpēc ir svarīgi savilkt kopā Ukrainas jautājumu un Izraēlas jautājumu, ir tāpēc, ka atbilde uz visiem šiem jautājumiem ir viena. Tām valstīm, kurās valda miers, tajās valstīs ir pilsoņiem un arī valdībai un parlamentiem ir jāizrāda interesi par to, kas notiek citur, un jāatbalsta tos, kuriem iet ārkārtīgi grūti, kuri cieši, kuri cīnās un kuri cenšas noturēt savu neatkarību, aizstāvēt savu teritoriju, pasargāt savus pilsoņus. Tas reāli nozīmē sūtīt ieročus, tas nozīmē diplomātiski ar sankcijām un tam līdzīgi atbalstīt tos, kuriem uzbruk. Tas nozīmē, ka nedrīkst atļaut sabiedrībām miera valstīs nogurt. Nogurums ir pārāk dārgs gan Ukrainai, gan Izrēlai. Nogurums ir lielākais risks principā Ukrainai un Izrēlai. Tā nebūs vairāk, kas nāks palīgā. Un tāpēc Zelenskim ir jāparāda to, cik ārkārtīgi nozīmīga ir pasaules interese, atbalsts un ka risks, ja pārējās pasaules valstis pagriež muguru, ir īstenībā lielāks par visu pārējo, tāpēc, ka miera stāvoklis tāpat vien pats no sevis neatgriezīsies. Lūk, tā uzmanība ir ļoti svarīga, un līdz ar šo satricinājumu Izrēlā daudziem ir bāžas, vai nemazināsies vajadzīgā uzmanība Ukrainai. Galvenais jau, protams, ir reālais rietumu un sabiedroto atbalsts, un šī uzmanības pārsvēršanās uz varbūt citu pusi, vai tomēr varbūt tā īsti nav, jo vienlaikus mēs redzam, ka pat par spīti iekšējām grūtībām ASV tomēr abas lielās partijas, laikam tad vairāk ir vienošanās virzienā par atbalstu Ukrainai, turklāt vēl visam nākamajam gadam. Ko tu redzi? Uz kuru pusi šobrīd tie svari ir pasvārstījušies, atbalsta svari? Pēc Izraēlas satricinājuma ir lielāka iespēja, ka ātrāk varēs pieņemt atbalstu Ukrainai. Kas Amerikā notiek? Pirms nedēļas mēs arī runājām, ir iekšpolitikas bardaks
Amerikas Kongresa apakšpalātā nav spīkera. Tas nozīmē, ka tikt pie jebkādiem balsojumiem būs sarežģīti. Un lielākais risks, kas bija Ukrainas atbalstam, tas, ka iekšpolitika tik ļoti nobremzētu to atbalsta pieņemšanu, varētu būt risks, ka Ukrainai pietrūktu finansiālie līdzekļi un arī ieroču atbalsts no ASV, pirms mēs līdz tam balsojumam tiktu, jo tomēr vairākums kongresā atbalsta Ukrainu. Ir noticis šausmīgs uzbrukums Izrēlā, tad Amerikai īpaši tiem labējā pusē, kuri negrib finansēt ārpolitikas jautājumus, mācība ir, ka problēma nav tikai Ukraina, ka ir milzīga problēma arī Izrēlā, un ASV ir jāpalīdz saviem partneriem, sabiedrotajiem, tai skaitā Izrēlu. Mācība kopš sestdienas ir tā, ka Vašingtona nedrīkst aizmigt, ka republikāņi nedrīkst atkāpties vispār no ārpolitikas jautājumiem, jo arī viņu vissvarīgākie jautājumi šobrīd būs jārisina. Un tālūk Baidena administrācija vēlās sakombinēt Izraēlas atbalsta jautājumu ar Ukrainas atbalsta jautājumu un kopā pieņemt lielu finansiālo atbalstu, ieroču atbalstu šīm abām lielajām ārpolitikas sāpēm. Ja agrāk bija risks, kad varētu paiet mēneši, varbūt, pirms mēs tiktu līdz balsojumam, Izraēlas dēļ pastāv iespēja, ka ātrāk varētu pieņemt atbalstu Ukrainai, un labāk tad būs Ukrainai nekā būtu bijis pirms nedēļas. Pilnīgi tā. Tas, protams, liek uzdot daudzus jautājumus par to, kā šis viss vēl var sakratīt Amerikas vēlēšanu procesu, bet tās ir citas sarunas. Bet, ja reiz par vēlēšanām, tad mums ir vienas vēlēšanas, kuras ir pavisam tuvu, un Latvijai, es pat teiktu, vismaz tikpat svarīgas vai pat vēl krietni svarīgākas, kā uz to paskatās, tepat Polijā. Mēs daudz esam to pieminējuši iepriekšējās sarunās, tagad tās ir klāt. Ko nozīmētu vienas vai otras partijas labāki vai sliktāki rezultāti Polijā? Svarīgi ir skatīties uz Polijas vēlēšanām ne uz tām lielākām partijām, bet varbūt uz tām mazām partijām, kuras varētu izšķirt vēlēšanu rezultātu koalīciju jautājumā īpaši. Polija līdz šim ir ļoti atbalstījusi Ukrainu, un, ja skatās centriskajās partijas, arī šajā brīdī varbūt pievilksim esošo valdību kā vairāk centrisko, ja salīdzina ar iespējamām alternatīvām, bet ir gan eiropeiskā opozīcija, kas atbalstītu Ukrainu, atbalstītu Eiropas Savienību arī un rietumu ceļu, un ir pašreizējā valdība, kura vairāk vai mazāk ir drusku jautājums par graudu eksportu, bet aizsardzības jautājumos ir bijuši īpaši liela atbalstītāji. Ukraina un arī ir palīdzējusi Polijai uzņemt ārkārtīgi lielas bēgļu plūsmas un arī ļoti finansiāli atbalstīt tieši bēgļu jautājumu. Bet kura balss varētu būt izšķiroša koalīcijas veidošanā, tā ir arī tālajā labajā partija, Konfederācijas partija. Jautājums ir, vai Konfederācijas partija tad atbalstītu pašreizējo opozīciju, nāktu pie varas, palīdzētu veidot valdību, bet ar ne-eiropeiskiem uzskatiem, ar ekstremāli tālajiem labējiem uzskatiem un tai skaitā lielu kritiku par to, cik lielā mērā tiek atbalstīta Ukraina, par to, ka arī uz āru plūst nauda, kura būtu jātērē vairāk poļiem un Polijai, īpaši kritika arī tieši bēgļu jautājumā. Atsaucas ir uz Kīles institūtu šajā gadījumā. 2,5 reizi vairāk pret iekšzemes koproduktu Polija ir atbalstījusi bēgļus nekā Latvija, un Latvijā jau tiek darīts ārkārtīgi daudz. Pret to tagad ir pretestība, īpaši šajā mazā, bet iespējami noteicošā partijā, un arī varbūt atbalsts nav liels, bet tālajām labajām partijām bieži vēlēšana dienā klājās labāk nekā izskatījās aptaujās. Tad tas, ko tu tagad saki, ir, ka krietni mazāka partija ar tās balsīm ļoti iespējams varētu izšķirties, kura no lielajām partijām veido valdību un arī nosaka toni, ņemot vērā šīs mazās partijas ambīcijas attiecībā uz bēgļiem, attiecībā uz atbalstu Ukrainai vai neatbalstu Ukrainai un tā tālāk. Tieši tā, un arī attiecībā uz aizsardzības tēriņiem. Pašreizējā Polijas valdība ir ārkārtīgi ieguldījusi aizsardzībā, līdz 4% no iekšzemes koprodukta taisās ieguldīt aizsardzībā,
būtu varbūt drusku jāierobežo, vai arī tikai ar pašmāju aizsardzības izstrādājumiem jātērē. Un tāpēc, ja skatās, kā tad attīstītos visa mūsu reģiona drošība, mēs nevaram arī varbūt paļauties uz to, ka Polija arī turpmāk ieguldīs 4% savā aizsardzībā. Un atkal jautājums ir par to, ka Latvijai un Baltijas valstīm ir pašām jāiegulda savā drošībā, jo pat stipra kaimiņi varētu sašūpoties arī citos virzienos. Paldies, Kristīne, par ekspertīzi ļoti vētrainos laikos. Es ceru, ka pēc šī klausītājiem atkal par kādu labu soli lielāku skaidrību par lielajiem un arī mazākiem procesiem, kas var izšķirt lielos procesus. Mēs sakām tev līdz nākamajai nedēļai. Līdz nākamnedēļai. Paldies, Kristīnai, paldies Tālim. Godīgi sakot, ļoti ātri paskrējies, bet pārbaudīju pulksteni, vai tiešām jūs esat runājuši tās 11-12 minūtes kā parasti. Tiešām ļoti svarīgi, ļoti interesanti vielu pārdomām, kā vienmēr. Es gribēju vēl nedaudz par vielu pārdomām, par to, kā it kā tālā Izraēla tiek saistīta ar Ukrainu. Šajā nedēļā tie, kuri lieto sociālos tīklus, iespējams, ka ir pamanījuši dažādas savā saturā ļoti it kā šokējošas ziņas, bet vai tās ir ziņas? Jautājums ir par dezinformācijas kampaņu, kas, kā eksperti ir viensprātis, tiek šobrīd īstenota, izmantojot Hamas iebrukumu Izrēlā, Izraēlas nopietno pretreakciju uz šiem notikumiem. Proti, varbūt tālu to arī es pamanījis. Vai Ukraina piegādā Hamas ieročus, lai Hamas teroristi varētu iebrukt Izrēlā? Es kaut ko tādu dzirdēju. Patiesībā pirmais, ko es dzirdēju, bija no pašas Ukrainas. No. Es to sapratu kā tādu apsteidzošu dezinformācijas vai informācijas kara triecienu devu Krievijai, pasakot, ka Krievija tūdaļ teiks kaut ko sliktu par Ukrainu. Un ātrāk vai vēlāk to mēs arī redzējām šādas ziņas, jā, ka lūk, kur ir ieroči, kas ir identificējami kā NATO standarta ieroči, kuriem bija jābūt Ukrainā, vai tā ir vai tā nav, neņemos spriest, bet, piemēram, kā ziņo labi informētais Krievijas opozīcijas aktīvists vietnes Gulagu.net vadītājs Valērijas Osečkins, viņa avoti Krievijas federālajā drošības dienestā ziņo, ka Hamas kaujiniekus vismaz kādu brīdi ir trenējuši bēdīgi slavenā Wagner un vēl viena formējuma Redut instruktori. Tātad ir runa par šīm te Krievu finansētajām privātajām armijām, kas realitātē ir tur pretizlūkošanas dienesta varā, un jau Wagner vairs, var teikt, neeksistē. Tātad šie te instruktori no Krievijas esot kādu brīdi trenējuši Hamas kaujiniekus, un viņi sev līdzi atveduši esot Ukrainā kaujas laukos kā trofejas iegūtus ieročus. Tā kā nevar izslēgt, ka ieroči būtu tur tādi, bet, katrā ziņā runas par to, ka Ukraina varētu būt apgādājusi Hamas pilnīgas muļķības, bet ir jāsaprot, kā Krievijas dezinformācijas sistēma strādā. Un tas ir pierādījies atkal un atkal un atkal. Viņa visdažādākās teorijas, piemēram, viena no teorijām, ko es arī kaut kur lasīju šajā nedēļā, bija, ka Izraēla patiesībā slepeni piegādā ieročus Ukrainai, piemēram, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Krievija meta kā pankūkas pret griestiem visādas dažādas vistrakākās teorijas. Nereti viena ar otru konfliktējošas teorijas. Meta kā pankūkas pret griestiem un skatās, kas pielips, kas aizies. Jo tad, redzot, kāda konspirācijas teorija vislabāk nostrādā sociālajos tīklos, tad viņi var savukārt spiest uz to un attīstīt to tālāk. To sauc par haosu sēšanu, mulsināšanu, musināšanu un kā tik vēl ne. Un tādā brīdī Krievija jūtās kā zivs ūdenī un vēl citi līdzīgi apzīmējumi. Tieši tā. Un pat ja ir cilvēki, kuri neuzķers ne uz vienu šādu teoriju, tad nereti varbūt šis rezultāts šādai stratēģijai var būt tāds, ka cilvēki saka, viss nav tik viennozīmīgi, jo ir tik dažādas versijas, es labāk neticēšu nekam. Ne? Un tas arī Krievijai dara. Un mēs nerunājam tikai par Krieviju, ja? Mēs runājam arī par, piemēram, to pašu Ameriku, kur galēji labējie politiķi šajā nedēļā, izmantojot Izraēlas traģiskos notikumus, sāk runāt par to, ka Ukrainai naudu nedosim, jo tā ir jāsūta Izraēlai. Katrā ziņā tur ir ļoti daudz kas. Viss nonāca starp citu līdz tam, ka šajā nedēļā
viens no Eiropas Savienības komisāriem pakratīja pirkstu Ilona Maska virzienā. Viņš tātad ir miljardieris, kam pieder platforma X, agrāk pazīstam kā Twitter, norādīja, ka tiek izplatīts nelegāls saturs un dezinformācija. Tādējādi tiek pārkāpta Eiropas likumdošana. Nu, lūk, un izskatās, ka šī kritika ir sasniegusi dzirdīgas ausis. Platforma X patiešām ātri vien paziņoja, ka sāk slēgt visdažādākos kontus, kas ir saistīti ar Hamas kustību. Tā kā esam uzmanīgi ar informācijas patērēšanu. Nu jā, un te arī mēs cenšamies nākt tālāk, lai iedotu pēc iespējas klātesošāku iespaidu par notikumiem realitātē, un kur nu vēl labāk to visu iegūt, ja ne runājot ar pašiem, piemēram, mūsu raidieraksta gadījumā Ukraiņiem. Mēs to esam darījuši daudz, turpinām darīt, un šoreiz atkal jauns leņķis, jauns, ļoti personisks leņķis, un tajā pašā laikā ļoti precīzi un tieši arī emocionāli par karu Ukrainā 2. Mums ir izdevies sadabūt rokā stāstus, kurus ir veidojuši mūsu žurnālisti kolēģi Ukrainā. Izstāsti par to mazliet vairāk. Jā, Radio Kultūra Ukrainā veic tādu projektu, kas saucas Kara dienas grāmatas. Un tās ietvaros mēs iepazīsimies ar 2 Mariupoles jauniešiem, kurus karš pamudināja veidot savas dienas grāmatas. Vispirms dzirdēsim sarunu ar 14-gadīgo Mariju Filipčenko, bet pēc tam saruna ar 17 gadus veco Vladu, jeb Vladislavu Pjatinu Ponomarenko. Viņš piedzīvotās šausmas iegrāmatoja video formātā, uz kā pamata vēlāk, jau atrodoties drošībā Īrijā, izveidoja pat dokumentālo filmu, kas šajās dienās apceļo pasauli. Ar no kara šausmām izbēgušiem jauniešiem sarunāsies mūsu kolēģe Tatjana Troščinska no Radio Kultūra Ukrainā. Un vēl pirms mēs klausāmies sarunu, tad jāatgādina, ka mūsu raidierakstā ir vienmēr iznāk pilnā epizode ar visiem mūsu 2 runājumiem, un tā ir latviešu valodā, un tad, kad intervija ir svešu valodā, tad mēs liekam tulkojumu pa virsu. Un vienmēr, ja ir intervija svešu valodā, to var atsevišķi blakus turpat noklausīties atsevišķi oriģināla valodā, ja kāds tam dod priekšroku. Vai nu tā būtu angļu, krievu vai ukraiņu, kā tas būs šajā gadījumā. Klausāmies! Вітаю! Це Радіо Культура, з вами Тетяна Трощинська, і це проєкт «Щоденники війни». Sveicināti! Šis ir Radio Kultūra. Ar jums kopā Tatjana Troščinska. Un šis ir projekts Kara dienas grāmatas. Šodien satiksiet 14-gadīgo Mariju Filipčenko. Viņa rakstīja dienas grāmatu par karu Mariupolē. Було дуже несподівано. На жаль, так вийшло, що за декілька днів до цього повномасштабного вторгнення 22-го я останній раз була... Tas bija ļoti negaidīti. Dažas dienas pirms pilna mēroga iebrukuma, 22. februārī, es biju skolā. Mēs todien runājām ar klasesbiedriem, ka dažādi sprādzieni un šaušana Mariupolē ir labi dzirdami. Visi bija panikā. Tajā dienā mums tika pastāstīts, kā rīkoties apšaudes laikā. Es atceros, kā mūsu skolotājs teica, es ļoti ceru, ka tas nenotiks, bet jums tas ir jāzina. 22. datums kļuva par pēdējo dienu skolā, jo nākamajā dienā uz mācībām vairs netiku. Dzīvojām ārpus pilsētas un, lai tiktu uz skolu, bija jābrauc pa šoseju, kur jau kopš 2014. gada bija armijas kontrolposteņi. Todien mūs vairs nelaida cauri, sakot, ka tas var būt bīstami, un lika palikt mājās. Telefona sakari pazuda jau 23. datumā. Visus pārņēma panika, jo tas bija negaidīti. Neviens nezināja, ko darīt. Es līdz galam nesapratu esošo situāciju. Gribēju ticēt, ka patiesībā nekas nenotiks. Viss būs kārtībā, un es nākamajā dienā iešu uz skolu. Але так не сталося. Так, і почалися ті події, які були дуже... Bet tā nenotika, un sākās ļoti sarežģīti notikumi. Tu sāki rakstīt dienas grāmatu. Vai iepriekš arī biji rakstījusi kādos grūtos brīžos? Vai to sāki darīt tikai, kad sākās karš? В зв'язку з війною. Раніше я записувала інколи свої буденні дні, що Iepriekš mēdzu dažreiz pierakstīt savas darba dienas, lai vēlāk varētu palasīt un redzētu, kā esmu augusi, ko sasniegusi. Kad sākās karš, tad gan rakstīšanai pieķēros nopietnāk, jo nezināju, vai mēs atkal varēsim satikt savus draugus,
vai arī es vispār dzīvošu. Es gribēju visu pierakstīt, lai vēlāk varbūt kāds to atrastu, kaut kur publicētu un, pateicoties šiem ierakstiem, mūs atrastu. Кудись, можливо, виклав, і тільки по цим записам нас би хтось знайшов. Коли ти писала, тобто була ця думка, що можливо... Kad tu rakstīji vai domāji, jebkurā gadījumā kāds to izlasīs un visu uzzinās, vai tas bija svarīgi? Відбувається, та це було важливо. Так, це було дуже важливо. Jā, tas bija ļoti svarīgi. З точки зору таких от якихось... Kā tu piegāji rakstīšanai, vairāk paudi savas sajūtas, jeb dokumentēji gluži kā tādu ziņojumu par visu notiekošo? Це було більш документальна звітність. Tā vairāk bija dokumentēšana. Man šķita, ka tas kādreiz varētu noderēt. Bija svarīgi pierakstīt visu svarīgāko, lai vēlāk neaizmirstos. Як частина історії. Lai tā būtu daļa no lielā stāsta. Jā, Що з тих подій... Kuri būtu tie notikumi, par ko gribētu izstāstīt tiem, kuri mūs šobrīd klausās? Saprotu, ka atmiņu ir daudz un visus neizstāstīt, bet kas būtu galvenais, kas klausītājiem būtu jāzina par to, ko jūs ģimene toreiz piedzīvojāt? Що основне вони повинні розуміти з того, що ти і твоя сім'я тоді переживали? Я думаю, що основне вони повинні розуміти події, коли... dažādi notikumi, piemēram, kā raķete sprāga netālu no manis, kā tieši spējām izkļūt no pilsētas. Galu galā tas viss notika nevis vienas, bet daudzu cilvēku dēļ, veselas valsts dēļ. Людей через цілу державу, і якщо якісь люди не давали команди, не виконували їх, то... Ja šie cilvēki atteiktos izpildīt saņemtās komandas, mūsu māja būtu neskarta. Mums nekur nebūtu jāmūk, bet, ja vajadzētu, mēs to varētu izdarīt mierīgi un bez apdraudējuma. Taču tā, diemžēl, nenotika. Tomēr var būt, ka tāpat ir labāk, jo, ja mūsu pilsēta paliktu neskarta, varbūt mums nebūtu tādas motivācijas un apņēmības, kāda ir tagad. І щось їхати кудись далі. Їхати кудись далі – це все-таки було рішення. Kāda bija tā diena, kad sapratāt, ka jums jāpamet pilsēta? Vai to kaut kā apspriedāt? Vai tas bija biedējoši? Kādas ir tās galvenās emocijas, ko atceries? Було в той день дуже лячно, це було 1 березня. Tā bija ļoti biedējoša diena. Bija 1. marts un visu šo laiku es biju paslēpta pagrabā. Vecāki mani nelaida ārā, jo viņi baidījās. Viņi ļoti baidījās par mani. Māma un tētis redzēja krievu karavīrus, kuri ielauzās kaimiņu pagalmos, mēģināja atņemt automašīnas un citas lietas. Vecāki bija pārbijušies, ka viņi varētu atnākt arī pie mums. Mēs negribējām atdot neko, kas viņiem palīdzētu. Vecāki zināja, ja līdz tam nonāktu, mūs varēja vienkārši nošaut turpat pagrabā. Tādēļ vecāki nolēma, ka jādodas prom. Viņi paņēma mani un vecmāmiņu, un mēs pametām pilsētu. Якщо б ми не хотіли б їм нічого віддавати, то ми розуміли, що вони могли просто нас пристрелити у підвалі. І ви вирішили виїжджати? Vai atceries, kā tas notika? Як це було? Отже, ми зібралися, ми швидко обговорили, що так, треба їхати. І... Mēs sanācām kopā, notika neliela apspriede, kurā tika nolemts doties prom. Tad mēs metājāmies pa māju, lai ātri savāktu nepieciešamākās lietas, taču tas viss notika pilnīgā panikā. Dzirdējām, kā garām lido dažādas lidmašīnas un helikopteri, un baidījāmies, ka kāds lādiņš varētu trāpīt mūsu mājai. Šāds stāvoklis darīja savu. Ātrumā nepaņēmām daudzas lietas, par ko vēlāk nācās nožēlot. Nepaņēmām fotogrāfijas un citas svarīgas lietas. Tā vietā līdzi sapakojām tādas mantas, kas drīz vien izrādījās nevajadzīgas un kuras vēlāk vienkārši pametām. І їхали вже без них. А з того, що важливе, щось можеш... Un no tā, ko paņēmāt, kas bija svarīgākais? Protams, tā kā šobrīd runājam ar plašu auditoriju, sapratīšu, ja negribēs visu atklāt, bet tomēr, kas ir tas, par ko priecājies, ka neatstājāt? Добре, що воно було з нами. Фотографії ми не взяли, на жаль, і дуже... Svarīgas lietas. Man tiešām ir žēl, ka nepaņēmām fotogrāfijas, jo mums bija daudz fotoalbumu ar dažādām atmiņām. Tagad ir ļoti žēl, ka toreiz neapjēdzām paņemt šīs atmiņas. Mēs nepaņēmām arī grāmatas, kas man ļoti patika. Tāpat arī dažādas piemiņas lietas. No tā, ko mēs varējām paņemt, svarīgi izrādījās dažādi instrumenti, pateicoties kuriem tētis varēja salabot automašīnu. Sanāca tā, ka tad, kad pametām pilsētu, apkārt bija daudz dažādu atkritumu, atlūzu un tam līdzīgas lietas. Kaut kādā brīdī tās pārplēsa mūsu mašīnai riepas tā, ka nevarējām vairs pabraukt tālāk.
Apstājāmies vietā, kur bija iznīcināta militārā tehnika. Turpat netālu apkārt skraidīja krievu karavīri, kuriem nepatika, ka esam tur apstājušies. Tāpat viņi aizliedza ieslēgt auto lukturus. Tas bija ļoti bailīgi, jo nevarēja zināt, ko viņi ar mums varētu izdarīt. Tas izklausās pēc ļoti grūta un biedējoša pārdzīvojuma, bet galu galā viņi ļauj jums doties tālāk? Так, вони дали нам полагодити колеса, просили якусь воду, сигарети, їжу, заспокійливі. Jā, viņi ļāva mums salabot riepas, prasīja mums ūdeni, cigaretes, pārtiku, zāles, jo viņiem nekā no tā nebija. Viņi mūs palaida, nezinu kāpēc. Tad nokļuvām jau Ukrainas kontrolētajā teritorijā. Коли вже ви між собою так зрозуміли, вже таке Kad tas notika, vai atviegloti uzelpoji? з полегшенням, що вирвались. Напевно, тільки коли ми приїхали у Дніпро, Man šķiet, ka tas notika tikai tad, kad iebraucām Dņipro. Mūsu ceļš sākās vienā no Mariupoles piepilsētām. Tad mums vajadzēja šķērsot pašu Mariupoli. Kad izbraucām cauri tai, tad palikām pa nakti otrā pusē pilsētai, ciemā, kas jau bija okupēts. Mūs pie sevis pieņēma draugu draugi, un tas bija ļoti jauki. Tikai pēc tam devāmies uz Dņipro pie mana krustēva, kurš mūs jau tur gaidīja. Palikām pie draugiem, kur tad arī nāca apziņa, ka viss, esam atbraukuši, esam drošībā. Bet patiesībā šī apziņa neatnāca pirmajā dienā, jo tad vēl aizvien bijām šoka stāvoklī. Visu ceļu no Mariupoles līdz Dņipro mammai drebēja rokas. Viņa nesaprata, kā rīkoties, lai visiem būtu labi, un neviens neuztrauktos. Visi bija pārbijušies, jo pa ceļam netālu piedzīvojām arī apšaudes. Braucām un skatījāmies, kā ceļmalā deg noliktavas. ще й по дорозі були обстріли, і ми бачили, як склади горять. Ну тоді не повертаємося далі, тому що все-таки так Nu вирвалися. labi, tad vairs nekavēsimies šajās atmiņās. Jūs nonācāt Dņipro, un, kā saprotu, pēc tam sekoja kaut kādi notikumi, kuru rezultātā jūs nonācāt Polijā. Vari par to pastāstīt vairāk? Ми провели декілька місяців у Дніпрі, бо у мене Vairākus mēnešus pavadījām Dņipro, jo man bija skola un mammai tur atrada darbu. Gaidījām līdz mācību gada beigām un tad devāmies uz Poliju. їхали до Польщі. За цей час, за це Šajā laikā vai esi sevī atklājusi ko jaunu? Varbūt esi kā mainījusies, protams, ja gribi par to stāstīt. хочеш поділитися. Ну, за цей час я зрозуміла, що Sapratu, ka man ir svarīgi, lai blakus būtu kāds, ko pazīst un kurš varētu mani uzklausīt, ieklausīties manā viedoklī un varētu diskutēt un saprast mani. Tas ir ļoti svarīgi šādos laikos. Es arī kļuvu bailīgāka. Dzīvojot Dņipro, nespēju pierast pie bumbu triecieniem, jo tas uzreiz atsauca atmiņā notikumus Mariupolē. Tās skaņas bija ļoti biedējošas. всі ці звуки дуже лякали. А щоденник ти ведеш далі? Vai turpini rakstīt dienas grāmatu? Далі я його не веду, бо Nē, es to vairs nedaru, jo kopš iebrukuma sākuma ir pagājis ilgs laiks. Un es vairs neesmu Ukrainā, lai arī visam notiekošajam turpinu just līdzi no visas sirds. Bet dienas grāmatu vairs nerakstu, jo nu esmu drošībā un nereti vienkārši piemirstu, ko uzrakstīt. іноді просто забуваю записувати щось. Якісь інші способи, напевно, знайшлися для... Par laimi šobrīd tev vairs nav jāiet cauri tik trakiem notikumiem kā iepriekš. Vai tev radušies jauni sapņi, kaut kas tāds, ko noteikti gribētu izdarīt? тебе в майбутньому. Через війну багато мрій вони змінилися. Kara dēļ daudzi sapņi ir mainījušies. Es apzinos, ka daži tā arī nekad nepiepildīsies. Tomēr vispirms es vēlos, lai karš beigtos pēc iespējas ātrāk, lai mājās viss būtu kārtībā un lai kas tāds nekad vairs neatkārtotos. І вдома все було добре, і більше такого ніколи не було. Tik tālu šobrīd Polijā patvērumu radušās 14-gadīgās Marijas Filipčenko piedzīvotais pamatot dzimto Mariupoli. Bet Ukrainas radiokultūra žurnāliste Tatjana Troščīnska iztaujās vēl vienu ukraiņu jaunieti, kuram Krievijas iebrukuma dēļ nācās bēgt no savām mājām Mariupolē. Savu stāstu Tatjanai atklāja Vladislavs jeb Vlads Pjatins Ponomarenko, kurš šobrīd jau mīt Īrijā. Весь час бойових дій я був вдома
Militāro darbību laikā es visu laiku biju mājās. Tas bija pelēks, ļoti biedējošs un nesaprotams laiks. Taču no otras puses šī rutīna, ikdienas satraukumi, lai cik muļķīgi tas neizklausītos, mani mudināja visu uztvert it kā distancēti. Man to visu pārciest bija vieglāk, iedomājoties, ka notiekošais ir kā datorspēle. Spēle, kurā tavs uzdevums ir izdzīvot tikai nākamajā līmenī. Tāpēc es ļoti ātri izmainīju savu domāšanu, nofokusējoties uz to, lai izdzīvotu, man jāaiziet cauri visām šīm šausmām. Через весь цей жах проходити і вижити. Я пригадую, як в перші дні була велика паніка у багатьох людей. Atceros, ka pirmajās dienās cilvēkos valdīja panika, ka veikalos nebija pietiekami pārtikas. Kā šodien atminos dienu, kad devos uz vietējo veikalu pakaļ maizei. Kad tur nonācu, ieraudzīju milzīgu rindu un nolēmu, ka nevēlos tajā stāvēt, jo var atlidot artilērijas lādiņš. Tad devos uz skolu, kur pavisam nesen naktī patiešām bija atlidojuši lādiņi. Un kad biju jau pavisam tuvu savai skolai, blakus esošajā internātā sāka sprākt raķetes. Tās bija milzīgas. Pats redzēju, kā tās lidoja šurp. Ось. Я можу пригадати момент, коли ми з батьком набирали воду. Atceros arī vienu citu dienu. Toreiz ar tēvu devāmies uz katlu māju, jo tā bija pēdējā vieta, kur mūsu daudzstāvenē vēl varēja dabūt ūdeni. Tajā brīdī sākās pamatīga šaušana. Pat nevarēja pateikt, tie bija mūsējie vai krievi, taču tobrīd apkārt migla, kopumā ļoti nepatīkami laikapstākļi, un atceros, ka tajā brīdī sajūtos kā kaut kādā filmā. Tad arī nolēmu, lai nesajuktu prātā, būtu kā noderīgs Ukrainas sabiedrībai un pieliktu pirkstu mūsu uzvarai, es dokumentēšu visu, kas ar mums notiek. Нашої перемоги я вирішив почати документувати все, що коїться з нами. Ви знімали якось більш-менш професійно? Чи це Jūs filmējāt vairāk vai mazāk profesionāli, vai arī tikai ar savu tālruni? Це було знято різними засобами. Так як Dažādi, kad 25. februārī mums pazuda elektrība, filmēju ar tēva veco kameru, kuru viņš parasti izmantoja, lai filmētu ģimenes gaitas. Dažreiz filmēju ar savu telefonu, tāpat arī ar klejpdatoru kameru, tā kā tā nebija profesionāla filmēšana. Es teiktu, ka tas bija ļoti amatieriski. це було дуже аматорськи, я б сказав. Ну, в цьому, знаєте, мабуть, є і сенс, тому що от оці моменти... Skaidrs, bet ziniet, tie brīži filmā, kad viss ir tumšs vai kamera kratās, kad jūs ejat pie kaimiņiem, tas radīja tādu sajūtu, it kā man tiek dota iespēja uzelpot situācijā, kad jums tur galīgi nav ko elpot. Starp citu, vai otrs cilvēks filmas beigu titros ir jūsu tēvs? Так, це мій батько, ми разом з ним знімали. Jā, tas ir mans tēvs, mēs kopā filmējam. Kad nevarēju tikt līdz mūsu dzīvoklim, jo sēdēju pagrabā, tad filmēja viņš. Kad varēju, tad filmēju. Esmu viņam ļoti pateicīgs par šī projekta atbalstīšanu un par to, ka arī viņš bija ieinteresēts un ļoti vēlējās palīdzēt informācijas karā pret Krievijas propagandu. Un es esmu ļoti pateicīgs, ka jūs atzīmējāt šo gaisu filmā, jo es uzreiz iedomājos, ka nevēlos veidot standarta dokumentālo filmu vai standarta filmu. Es gribēju, lai cilvēki caur šiem kadriem varētu kaut kā sajust visu to, kas ar mums notika Mariupolē. Змогли відчути усе, що коїлось з нами в Маріуполі. Ви на самому початку фільму згадуєте Анну Франк. Filmas sākumā jūs pieminējāt Annu Franku. Vai pirms tam bijāt lasījis viņas dienas grāmatu, vai sākāt tās lasīt tad, kad karš jau sākās? Я дуже люблю історію. Man ļoti patīk vēsture, man ļoti patīk lasīt par to. Pirms kara biju dzirdējis par Annu Franku un lasījis kaut kādus fragmentus no viņas dienas grāmatas. А чому Imagine? Un kāpēc filmai esat devis nosaukumu Imagine? Imagine, а ось це такий невеличкий секрет. Imagine, šeit ir neliels filmas noslēpums, ko es tagad atklāšu. Visu kara laiku vienīgais, kas man ļāva nesajūt prātā, bija mūzika. Es ļoti mīlu mūziku, tā vienmēr ceļ spārnos. Viena no svarīgākajām dziesmām manā dzīvē, kuru es dzirdēju jau kā šūpuļdziesmu, ir Johna Lennona Imagine. Lai kā tas izklausītos, šī dziesma kara laikā tiešām izglāba mani un manu psihi. Tāpēc nolēmu, ka šī dziesma būs tituldziesma. Bez tam ar filmas palīdzību skatītājiem gribēju nodot tās sajūtas, ko pārdzīvojām mēs paši. Gribēju, lai cilvēki iedomājas, kā viss notika, arī tāpēc filmu sauc Imagine, kas tulkojumā nozīmē iedomājies. Тому і називається Imagine – уявити. Я б ще хотіла, щоб ми трошечки повернулися до самих подій, тому що от у цих Es перших gribētu, lai mēs nedaudz atgrieztos pie Mariupoles. Ja izsakāmies tēlaini, kādi kadri no pilsētas jums palikuši atmiņā pirms 24. februāra? Kā jutāties dzīvojot šajā pilsētā?
Це буде складно, тому що я дуже змінив свою думку про моє місто саме після. Šis ir smags jautājums, jo pēc tam, kad nācās doties uz Eiropu, es pamatīgi mainīju savas domas. Godīgi sakot, vienmēr domāju, ka šeit Eiropā ir daudz labāk, bet tikai tagad, pašam esot Eiropā, es apjēdzu, cik neticama bija Mariupole. Tā bija ļoti ērta, tur tu varēji darīt jebko. Tā bija pilsēta māksliniekiem, pilsēta, kur radīt kaut ko jaunu, kaut ko neticamu. Tā bija pilsēta, kurā tu varēji būt tu pats. Ļoti zaļa, dzīvē ļoti ērta. No pirmā acu uzmetiena daudziem ukraiņiem Mariupole asociējas ar provinci, mazpilsētu ar daudzām rūpnīcām, bet tā nav. Tā patiešām ir pilsēta ar neticamu atmosfēru, jeb, kā saka mūsdienās, vaibu. Вайбом, як кажуть на сучасній мові. Kā jums šķita šis vaibs nomainījās momentā? Так, в одну мить з такого Jā, vienā mirklī Mariupole pārvērtās no tādas hipsteru pilsētas par cietoksni, izdzīvošanas un posta pilsētu. Pilsētu, kurā cilvēki rāpoja, lai izdzīvotu, paliktu par cilvēkiem, nevis vienkārši gaļas gabaliem, lai cik raupji tas arī neizklausītos. Як би це грубо не звучало, а не просто звичайним м'ясом. Скільки днів загалом ви провели в блокаді? Cik dienas jūs kopumā pavadījāt blokādē? 75. Я бачив початок воєнних дій, я бачив неймовірні. 75. Es redzēju kara darbības sākumu, es redzēju šo neticamo, milzīgu uzbrukumu savām acīm. Nevarēju iedomāties, ka kaut kas tāds ir iespējams. Daudzi nevarēja iedomāties karu 21. gadsimtā, un arī es nevarēju iedomāties, ka tūkstošiem raķešu un bumbu, kas palaisti no lielgabaliem, lidmašīnām un kuģiem, sprāgs mūsu mājās. Es to nevarēju iedomāties. Корабельні гармати. Я не міг цього уявити. Це точно не можна було уявити, це ніхто не To noteikti nevarēja iedomāties. Neviens to nevarēja iedomāties. Atsaucoties uz filmas nosaukumu, varu teikt, ka es to šobrīd varu tikai iedomāties, bet es to nepiedzīvoju. Man acu priekšā rādās daži kadri no jūsu filmas. Es kāpēc atcerējos fragmentu ar kartupeļiem, kausēto sieru un speķi. Vai tas jums tur bija normāls ēdiens? нормальна їжа. Це була єдина їжа. Tas bija vienīgais ēdiens. Daudzi gāja izlaupīt veikalus, un es viņus nenosodu, jo cilvēkiem vienkārši nebija ko ēst. Veikali tika slēgti, un ko cilvēkiem bija darīt. Par laimi, mums dzīvoklī bija palicis nedaudz pārtikas, tāpēc šādi sēdējām no marta līdz aprīļa vidum. Із сусідами і рідними. Та у вас була така... Vai jūs bijāt liela grupa ar visiem kaimiņiem un radiniekiem? Велика група, так. Liela grupa, jā. Brālis, māte, tēvs, tante, onkulis un arī 2 kaimiņi no mana stāva. Bet mūsu vecmāmiņa visu šo laiku atradās slimnīcā, jo pirms kara visa mūsu ģimene saslima ar Covid-19 un, diemžēl, nebija iespējas viņu aizvest no slimnīcas. Automašīna atradās citā rajonā, bet viņa pati nevarēja pastaigāt. Mani vecāki mēģināja viņu par katru cenu nogādāt mājās, bet viņa visu laiku atradās slimnīcā. Tikai beigās viņa spēja izkļūt. Tagad viss ir kārtībā. Змогла вибратися, і зараз все добре. Оцей момент, от ви описуєте теж у фільмі, що... Filmā tiek aprakstīts brīdis, kad pa jūsu māju trāpīja lādiņš un nācās pārcelties uz dzīvi pagrabā. Tas bija martā? Це десь в березні було. Це було 7 березня о 6 ранку 5 хвилині. Tas bija 7. marts, 5 minūtes pēc 6 rītā. Šo momentu atcerēšos visu atlikušo mūžu. Interesanti ir tas, ka šī bija vienīgā diena, kad 4 no rīta nepārcēlāmies uz koridoru, bet palikām gulēt viesistabā. Gulējām uz matračiem aiz dīvāna, pie tālākās sienas no logiem, jutāmies drošībā. Un šī bija arī vienīgā diena, kad ieroči nesāka skanēt 4 no rīta. Bija klusums un mēs visi bijām aizmiguši. Un tad lādiņš trāpīja tieši mūsu mājā, mūsu kāpņu telpas kaimiņa dzīvoklī. Сусідки по тамбуру. І ви тоді переїхали в підвал і перебували. Un jūs pēc tam pārcēlāties uz pagrabu un visu atlikušo laiku palikāt tur? Від часу Ми жили в підвалі, і тільки іноді... Mēs dzīvojām pagrabā un tikai dažreiz ar tēvu izgājām ārā, lai pagatavotu ēdienu. про що говорили взагалі? Чи були якісь... Vai jūs varat atcerēties, par ko runājāt? Vai bija kādas sarunas, vai bija kāds spēks sarunām, uz ko cerējāt un tā tālāk? Знаєте, я весь час, поки знаходився в підвалі, вивчав... Ziniet, visu laiku, kad es biju pagrabā, es studēju literatūru. Kā dzējolis atšķiras no, piemēram, romāna. Pārlasīju daudzus autorus. Ви її читали якось так? Vai jūs lasījāt, jo tas jūs interesē, vai vienkārši, lai nosistu laiku?
хвилини йшли. З повною душею. Я занурювався в to. Nē, lasīšanai nodevos no visas sirds. Ziniet, es iegrimu lasīt tajā, it kā es visu redzētu tieši acu priekšā. Es arī daudz domāju par dzīvi, par dzīves jēgu un to, ko mēs darām uz šīs planētas. Sāku lasīt vairāk filozofijas darbus. Filozofija un literatūra - tās ir tēmas, par ko runājām pagrabā. Nē, viena no sāpīgākajām tēmām bija politika, jo daudzi kaimiņi, kā izrādījās, bija prokrieviski noskaņoti, un tas mani pamatīgi kaitināja. Es vienmēr, nezinu kāpēc, centos mainīt viņu domas, dabūt propagandu ārā no viņu galvām, bet bija tik pretīgi redzēt, kā es saprotu, ka vārdu kacaps nevar lietot. Я так розумію, слово кацап використовувати неможливо, так? Та використовуйте. Nekautrējieties to izmantot. Es domāju, ka ir daudz vārdu, kurus var izmantot pēc piedzīvotā. Кацапи знищують вас, вбивають ваших родичів, вбивають ваше місто, а ви сидите і розказують мені, що я ось підлітковим максималізмом за Україну. Kacaps tevi iznīcina, nogalina tavus radiniekus, noposta tavu pilsētu, bet tu sēdi un skatoties man acīs saki, ka es esmu par Ukrainu tikai jaunības maksimālisma dēļ. Saki, ka Krievi nāks un ieviesīs kārtību. Man vēl aizvien ir tāds naids pret šiem cilvēkiem. Es nezināju, ko darīt, biju bezspēcīgs pret viņiem. Vienīgais atbalsts nāca no vecākiem un radiniekiem, bet pagrabā ļoti daudz bija prokrieviski noskaņoti. Un ziniet, kas ir trakākais? Daži no šiem cilvēkiem devās uz Eiropu un kļuva par bēgļiem. Man tas ir šoks. Kāpēc jūs nebraucat uz savu Maskavu, uz Rostovu? Ja tu viņus esi gaidījis, ja tu attaisno katru kacapa teroristu noziegumu, kāpēc tad tu dodies uz Eiropu? Es tiešām to nesaprotu. Man tiešām sāp šis. Jo, kad raķetes lidos, tu vai nu mirsi, vai būsi dzīvs. Turklāt bija cilvēki, kuri nebija ukrāņi, bet, piemēram, armēņi, un arī viņi bija prokrieviski. Un viņi sēž un gaida. Es guļu viņiem blakus un domāju, ka varbūt labāk būtu, ja raķete atlidotu un paņemtu mani kopā ar visiem šiem. Kā dzīvot uz vienas zemes ar šādiem cilvēkiem? Es esmu 100% pārliecināts, ka tad, kad bruņoties spēki atgūs Mariupoli, šie cilvēki pilsētu nepametīs. Viņi pārmetīs kažoku uz otru pusi un stāvēs tur ielās ar liekulīgiem smaidiem. Šādi cilvēki ir jāidentificē, un viņiem ar šādu nostāju nedrīkst ļaut tur dzīvot, jo viņi ir līdzatbildīgi par katru iebrucēju noziegumu, tāpēc ka attaisno to. Tāpēc, ka parādīja okupantiem, ka viņi viņus gaida. Бо вони виправдовують це, бо вони показали окупантам, що на них чекали. А тих, хто змінив свою думку, ви знаєте? Vai jūs zināt tādus, kuri mainīja savas domas? Знаю. Хто, наприклад, відкрив для себе? Tādus, kas savām acīm ieraudzīja visus šos šausmīgos noziegumus. Знаю таких людей і, скажу чесно, таких людей багато. Es pazīstu tādus cilvēkus, un godīgi sakot, šādu cilvēku ir daudz. Es nevaru teikt, ka visa pilsēta būtu bijusi pilna ar kolaborantiem un prokrieviski noskaņotiem cilvēkiem. Nē, tā nav taisnība. Lielākā daļa cilvēku bija vai nu nobijušies, vai neitrāli. Un neitrāli viņi bija, jo iedomājieties tādu pelēku cilvēku masu. Viņi nav ļoti izglītoti, parastie strādnieki, viņus neinteresē politika, viņi vienkārši dzīvo. Un tā viņi dzīvoja Ukrainā, un viņiem viss bija kārtībā. Un tad sākās karš. Viņu mērs vienkārši aizbēg no pilsētas un neko nedara šo cilvēku labā. Slava Ukrainas bruņotajiem spēkiem un brīvprātīgajiem un atsevišķiem deputātiem, kuri centās palīdzēt cilvēkiem, bet kopumā Mariupoles pilsētas doma neko nedarīja. Es pat atceros, ka 28. februārī es nosūtīju evakuācijas pieprasījumu Primorskas rajonā, kas man tika atteikts, jo bija tikai 2 autobusi. 2 autobusi, lai evakuētu vienu no pilsētas lielākajiem rajoniem. Vai varat to iedomāties? Tāpēc ir cilvēki, kuri ir ļoti vīlušies pilsētas valdībā, bet viņi ir pārāk infantīli, lai saprastu, ka Vadima Boičenko grēki nav mūsu valdības vai mūsu bruņoto spēku grēki. Tie ir tikai viena cilvēka grēki. Ir cilvēki, kurus salauza pati situācija. Ir cilvēki, kurus mainīja kacapi, kad viņi atnāca un sāka mācīt. Tie galvenokārt ir pusauģi. Bet ir arī cilvēki, kuri baidās, kuri ir noguruši. Katram ir sava cīņa. Es viņus nevaru saprast, bet es arī nevaru vainot. Laiks visu saliks pa plauktiņiem. У кожного своя боротьба. Я не можу їх зрозуміти, але і не можу осуджувати. Час і майбутнє покаже. Ви далі в фільмі розказуєте, от зараз ви згадали, та що десь 2 квітня. Kas notika, kad pilsētu pārņēma Krievijas spēki?
Фільтрація. Роздягання чоловіків на вулиці, перевір. Filtrācija. Vīrieši pārmeklēja kailus turpat uz ielas, pārbaudas bija visur un visu laiku. Piedzērušies čečeni, piedzērušies DNR karavīri. Ziniet, Doņetskas iedzīvotājiem ļoti patika teikt, mēs tik daudz cietām 8 gadus, kamēr jūs dzīvojāt laisku dzīvi. Un tad pēkšņi tāds tips tagad jau ar automātu pavērstu pret mani, prasa reģistrācijas dokumentus, kādu man vienkārši nav. Tāds bija tas laiks. To es varu salīdzināt ar Orvela 1984. Es nezinu, kāpēc, bet iedomājos, ka esmu grāmatas varonis. Lasīju jaunās avīzes, lai pēc izlasītās propagandas kļūtu vēl niknāks. Braucu ar riteni garām sagrautām mājām, līķiem. Sarakstīju grāmatu. Tas bija tik sirreāls laiks. Kad šie monstri atnāca, viņi visu iznīcināja. Un tagad viņi man saka, kas es esmu un kādi ir noteikumi. Es visu ļoti daudz salīdzinu ar Orvelu. Tiešām. І я дуже порівнюю це з Орвелом. Ви пишете книгу зараз, чи ви вже дописали? Vai jūs tagad rakstāt grāmatu, vai esat to jau pabeidzis? Я написав невеличкий розказ на моєму балконі. Es uzrakstīju īsu stāstu, sēžot uz sava balkona. Es to publicēju dažos resursos, bet man rokās jau ir pilnvērtīga grāmata Nakts gaisma. Teikšu godīgi, es rakstu, lai nākotnē uz tā pamata uzfilmātu lielu spēļu filmu, piemēram, Apple TV vai Netflix. Tāds ir mans sapnis. Тобто це фактично такий, я не знаю, сценарієм потім. Plāns tātad ir uz grāmatas pamata rakstīt scenāriju? Да, книга перетвориться в сценарій. Jā, grāmata pārvērtīsies par scenāriju. Es daudz nelieku uz grāmatu. To svarīgi bija uzrakstīt, lai izliktu visu, kas man uz sirds, taču filmas scenārijs noteikti būs labāks. У фільмі. Може, на сам кінець з того, що ви... Noslēgumā, vai ir kas tāds, ko jums nepavaicāju? Напевно, я все сказав. Droši vien pateicu, ko gribu, un gan jau kaut ko aizmirsu. Bet, ziniet, es ļoti gribētu, lai klausītāji, noklausījušies šo stāstu, aptvertu savas dzīves vērtību, sajustu, ka viņi ir cilvēki. Es gribu, lai noskatoties manu filmu, izlasot stāstu vai grāmatu, viņi redzētu, ka arī pašas sliktākās pieredzes var pārvērst kaut kā labā. Es to daru, rakstot vai filmējot. Es novēlu, lai katrs atrastu sevi, apzinātos, ka ir personība, novērtētu to, cik vērtīga ir dzīve, un apzinātu veidotu savu nākotni un laimi. Дуже вам дякую. Я вам дуже дякую. Liels paldies, un es novēlu jums veiksmi visos jūsu sapņos. Ko, ja mēs parasti pēc šīm intervijām sakām paldies vai nu es Dīvam vai Dīvs man, tad šoreiz ir pienācis brīdis, kad mēs sakām paldies mūsu ukraiņu kolēģiem. Tatjana Troščīnska no Radio Kultūra bija tā, kas projektā Kara dienas grāmata ļāva mums iepazīties ar 2 jauniešiem no Mariupoles. Viņus karš ir izvedis cauri pamatīgiem pārbaudījumiem, un viņi ar to visu tikko arī dalījās ar mums kopā. Jā, un ja jūs gribētu redzēt Vlada sameistaroto filmu, tās pirmajā redakcijā jau tā otrā versija šobrīd ceļo, kā jau iepriekš minēja, pa pasauli, tad YouTube'ā tā ir atrodama. Perša redakcija Imagine 2022 varat mēģināt ierakstīt, vai es arī vienkārši ielikšu sociālos arī linku uz šo filmiņu. Tā ir 15 minūtes gara. Tur jūs varat redzēt visu to, par ko Vlads arī runāja intervijā. Ko sakojiet Dīvam sociālajos tīklos, varat arī mani kaut kur pieķiksēt, bet Dīvs būs ielicis saiti gan uz Vlada filmu, un tur, protams, parādīsies arī visas citas svarīgās lietas, un var patikt atpakaļ tur arī daudz iepriekšējo sarunu. Ko jūs klausāties, labprāt šo epizodi, ieteikt noklausīties visas iepriekšējās, visās lielākajās raidierakstu platformās, arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Un kā arī šī nedēļa līdzšinējā ir pierādījusi, klausītāji mums dod ļoti vērtīgus padomus, ieteikumus, un te jau viena otra saruna ir briest ar ļoti, jāsaka tā, interesantiem sarunbiedriem, kur vienkāršiem vārdiem sakot, es biju pakaļs, ka es uzzināju, ka ir arī tāds stāsts. Ja? Bet par to citās epizodēs Dievs tūdaļ izstāstīs, kā mūs var sasniegt tie, kuri vēl nav paguvuši mums kaut ko ieteikt. Jā, un ja jūs gribat mums rakstīt, dariet to. Drošinātājs @Latvijas Radio LV ir mūsu e-pasta adrese. Protams, ka varat arī mūs uzrunāt sociālajos tīklos. Mēs jums atbildēsim. Tas arī viss šai reizei. 43. epizode ir nonākusi līdz beigām. Un atcerieties, līdz nākamajai epizodei, ka drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts Drošinātājs.